Labdien, kolēģi! Šodien mēs uzsākam kursā datortīklu 2. lekciju. Šodienas plāns mums ir sekojošs. Mēs parunāsim par tīklu veidiem, un es ceru, ka jūs apgūsiet tādus interesantus terminus kā komutēšana un multipleksēšana. Lai sāktu runāt par tīkliem, nedaudz vēstures nav pa ļaunu, un vēsturiskam apskatam mēs varam izmantot tādu pastu, kas pārvieto papīra pastu, vai arī mūsdienās sīkpakas no ārzemju katalogiem. Kā darbojās klasisks papīra pasts? Pirmkārt, jums viņu izmantojat, ja jūs gribat nosūtīt kādam kādu ziņu vai vēstuli. To vēstuli jūs ieliekat viņu skaistā aploksnē iekšā. Vismaz mūsdienās labais tonis tāds ir, ja tā nav atklātne. Atklātnē tur ir apvienotas gan aploksnes funkcijas, gan vēstules funkcijas, kas tur kopā sanāks īsti nezinu, bet jūs papīra pastu izmantojat, jūs gribat kādam nosūtīt kādu ziņu, kādu informāciju, un jūs to sūtat kādam noteiktam adresātam. Un tie noteikti adresāti, kā jūs spējat iedomāties, protams, ir pietiekami unikāli visā pasaulē. Tālāk jūs to vēstuli vienkārši sakot iemetat pasta saņemšanas kastēs visādās, un tajā brīdī jūsu atbildība it kā beidzās. Un tad tā mašinērija viss tālāk iet uz priekšu, tur brauc apkārt sīki busiņi, kas šos jūs iemestos pastus no visām tām pasta kastēm savāc, tad tos aizved uz vietējām pasta nodaļām, kur viņas pārbauda vai atbilst likumdošanai un normām. Tajā skaitā pārbauda, protams, vai jums tur ir marka vajadzīgā apjomā uzlipināt virsū, vai tik tiešām ir apmaksāts pakalpojums, pārbauda tur adresi. Un tad visbiežāk, ja tas nav vienas pasta nodaļas ietvaros, viņu pārsūta tālāk uz citu pasta nodaļu. Nevis pa tiešo gala adresātam, bet kādam no starpniekiem, kādam citam Latvijas valsts pastam vai citas valsts pastam, kas to stūrē šo vēstuli un šķiro tālāk. Tad tas kaut kur otrā galā nonāk līdz kaut kādai lokālai pasta nodaļai, kas ļoti ticams nav nemaz tā pasaules daļa, kur tas viss sākās. Tā vēstules viena no daudzām tiek saņemta lielās pakās. Tad viņi atkal pastnieki tur ar nelieliem busiņiem vai ar kājām vai ar divriteņiem vai kā sadala pa daudziem adresātiem, pa ielām, kvartāliem, rajoniem un tā tālāk. Iemet jūsu drauga vai kolēģa vai nezinu, kā pasta kastītē. Viņš, protams, var būt pārbaudīt, vai tas tik tiešām ir viņam adresēts, jo dažkārt saņem arī kādu ne jums adresētu. Un ja tas tā ir, tad viņš atplēš to pastu un beidzot jūsu ziņu ir saņēmis. Tāda tā mašinērija ir, un viņi strādā jau vairāk nekā 100 gadus, un ir diezgan atstrādāti un labi zinām. Protams, tur arvien vairāk ieviešas automatizācija. Tas ir viens no datu pārraides tīkliem, un tie dati, tās ziņas, tiek pārsūtītas ar papīru lielākoties. Tur var būt arī kartons iesaistīts un koks un plasmas un nezinu kas, bet princips ir apmēram tāds. Protams, ir arī citi informācijas pārraides tīkli, jo tāds papīra pasts ir diezgan jau vecmodīgs, lai gan taustāmām lietām viņš vēl ir vien labi der, un tieši tāpēc mūsdienās pastam patiesībā pamata biznesa ir nevis vēstuļu sūtīšana, ko jūs ne arī sūtat, ne arī saņemat, bet kā reiz sīkpakas, jo lielākoties lielākie vēstuļu sūtītāji mūsdienās ir visādi rēķinu piestādītāji, un pat tie pēdējā laikā klientiem par to prasa papildu naudu, jo, ja klients tādu naudu negrib maksāt, tad viņi izmanto e-pastu. No tādiem klasiskiem informācijas pārraides tīkliem tur vēl tiek piesaukts baložu pasts. Tā vēstule, ko tas balodis tur nes, patiesībā nebija tik liela, tā bija ļoti maza, ko balodim tur pie kājas varēja noslēpt. Un tur amerikāņiem tas noteikti ir raksturīgi, viņi to atcerās, kad, piemēram, indiāņi pārraidīja ziņu par to, ka jāpulcējās uz kārtējo kaut kādu lielo sanākšanu, kurinot lielus tur dūmojošus ugunskurus. Dūmiem, cik varētu būt tās pārraidāmās alfabēta zīmes? Man liekas, ka dūmu telegrāfā ir divas, kādas. Vai nu ir, vai nu nav. Piekrītat? Un tas ir, ko varētu nozīmēt. Ar dūmiem ir tā, ka tas ir binārais kods. Ja dūmu nav,
ir pelēkā ikdiena, ja dūmi ir, tad nav pelēkā ikdiena. Un parasti, ja dūmi ir, tas tik tiešām nozīmē neko vairāk kā kaut kur tur ir jāsapulcējās. Jāsaprot tas, ka dažādi šie pārraides tīkli ir ar dažādu ietilpību. Ar dūmiem, piemēram, tā vienkārši var pārraidīt tikai vienu bitu informācijas. Pelēkā ikdienā nekā nav, un tā, ka dūmi ir, tad, ja tas bits ir norunāts, ka pulcējamies pie lielā kalna, tad pulcējamies pie lielā kalna. Ja tie dūmu nozīme bija savādāka, kad ķeizaram ir piedzimis dēls, tad ķeizaram ir piedzimis dēls. Bet tad pa priekšu jāvienojas, ko tas nozīmēs, un tā, kad šis signāls ir, tad mēs saprotam, ko tas signāls nozīmē. Tāds baloža pasts un klasiskais pasts, protams, spēj vairāk nekā vienu bitu informācijas pārraidīt. Un līdz ar to nav obligāti iepriekš jāvienojās, ko tas nozīmē. Ja vien mēs negribam šifrēt, jo ja mēs gribam slēpt no iespējamā pārtvērēja, ka ķeizaram ir piedzimis dēls, mēs varam iepriekš vienoties, ka tā, kad vēstulē baloža pastā ir rakstīts, ka šodien ārā skaista diena, tas patiesībā nozīmē, ka ķeizaram ir piedzimis dēls. Un tādas visādas viltības. Bet katrā gadījumā jāsaprot tas, ka tas veids, kā to darīt, ir dažāds un iespējas ir dažādas. Citi tīkli, kādi jums nāk prātā. Datortīklis pats pa sevi, bet vēl kaut kas. Vai tas ir tīklis, kas tur ir tajā bildē? Tā ir tipiska metropoles aina mūsu platuma grādos. Ja neskaita tā, tur dienvidu tilta galu neko tik ļoti monstruozi neievēros. Kas tas ir pa tīklu? Ceļu tīkls, teiksim tā, jā, transports būtu vispārīgāk, jo šis arī tad ir transporta tīkls, bet tas ir kas pa tīklu? Dzelzceļa, redz, kas tas pa tīklu? Tas ir tas tīkls, kurā leduskapi jau 100 gadu strādā. Bet tad konkrēti par datoru tīkliem mēs skatīsimies nedaudz vispārīgāk, un tie ir sakaru tīkla veidi. Tātad, un ar sakariem domāts kaut kādu ziņu sūtīšana, kaut kādi tur vārdi un cipari un domas un tam līdzīgi. Un sakaru tīkls, viņus var dalīt dažādos veidos. Pagājušajā lekcijā mēs praktiski taisījām tādu eksperimentu. Mēs taisījām paši savu apraides sakaru tīklu. Viens raidīja, un katrs, kam nebija slinkums, klausījās. Bet tas nav vienīgais tīkla veids. Tas ir tāds viens no vienkāršākajiem, jo tur viss ļoti vienkārši. Viens runā, pārējie klausās. Kāds cits no pārējiem runā, atkal visi citi klausās. Bet, vēlāk mēs salīdzināsim iespējas, tas nav tas pats ekonomiskākais. Un apraides sakaru tīkli, viņa galvenā īpašība ir tāda, ka informācija, ko pārraida jebkurš viens tā apraides tīkla dalībnieks, jebkurš cits viens apraides tīkla dalībnieks spēj uztvert. Viens no senākajiem tīkliem šāda veida, kas mums būtu jāatcerās, ir radio un televīzija. Viņu vienīgā atšķirība ir tāda, ka viņš ir tādā stipri klienta servera veidā taisīts, lai arī principā jebkurš var raidīt. Parasti tas raidītājs ir viens, tas serveris, kas piegādā šī apraides tīkla saturu, un ir daudzi klienti, radioaparāti vai televīzori, kas šo signālu, šīs ziņas uztver. Bet principā, protams, katrs, kam ir raidītājs, to var raidīt. Konkrēti datoru tīkliem, visplatītākie varianti ir tas Wi-Fi, Wide Fidelity, plata josla, ja nemaldos. Varat apstīties Wikipēdijā. Tad tas ir platjoslas signāls, raidīšana, uztveršana, kas tiek izmantot datu pārraidē. Un arī Ethernet tīkls ir apraides tīkls. Visi mūsu datori, kas ir saslēgti ar tiem pelēkajiem kabeļiem, tas ir Ethernet tīkls. Viņš ir apraides tīkls. Tikai atšķirība ir tāda, ka viņš to apraidi veids nevis pa gaisu, bet pa vara vadiņiem. Bet tik un tā ir tā, ka katrs viens, kas kaut ko raida, visi pārējie sadzird, un pārējiem tajā brīdī ir jāklausās, un viņi nevar runāt. Un tā, ka pienāk brīvs brīdis, atkal jebkurš cits var raidīt pa visurieni, un atkal visi klausīties. Tātad nevajag domāt, ka apraides tīkls obligāti ir tikai pa gaisu. Tā teikt, mums vispār nevajag pieslēgumu. Ethernet tīkls ir tipisks ar to, ka viņam pieslēgumu vajag. Jo tā apraide notiek pa vadiem, tad tur, kur tie vadi ir, tur visi var klausīties. Un tāds neparastāks veids, kas arī ir apraide, ir piemēram lekcija. Principā
visi var runāt un visi var klausīties. Ja daudz maz tiek ievērots standarts un protokols, viens runā un pārējie klausās. Priekšrocība apraides tīklam ir tāda, ka tas ir vienkāršs. To ir diezgan vienkārši uztaisīt, un tāpēc arī mēs, praktiskajos darbos taisījām savu tīklu, mēs taisījām apraides tīklu, jo citi tīklu varianti ir sarežģītāki. Bet viņu galvenā problēma ir tā, ka ir ierobežots darbības lauks. Skaidrs zināms, cik tālu no Rīgas tur var uztvert televizors vai radio, cik tālu tur Ethernet kabelis var klausīties. Un jāsaprot arī tas, ka ja vien jūs kaut kā tos datus nešifrējat, tas ir publisks tīkls. Viss tas, kas tur tiek raidīts, jebkurš cits to var arī uztvert. Un vēl galvenā nelaime tāda, ka ir jākoordinē tā sadarbība, jo ja katrs sarunāsies tajā brīdī, kad viņam ienāk prātā, tad ir vienkārši troksnis, tad ir bardaks, tad nevar saprast, kurš ko runā. Un tā darbības koordinēšana, ja principā katrs var runāt, nav tā, ka ir tikai viens runātājs un daudz klausītāji, tas ar laiku, protams, rada sarežģījumus, un līdz ar to šādi apraides tīkli nevar būt ar milzīgi daudziem raidītājiem. Ja tās lietas ir skaitītas, tā kā arī Ethernet tīkls, tad viss notiek ļoti labi, bet ja tie, kas principā var sarunāties arvien vairāk, tas paliek sarežģītāk, un tad tāds Ethernet tīkls vienkārši sāk nevilkt. Tad sarežģītāki ir, par ko mēs šodien vairāk pievērsīsim uzmanību, ir komutācijas sakaru tīkli. Ja jūs skatāties terminoloģiju, tad konkrēti par tīkliem var teikt, ka tie ir arī komutējami, nevis komutācijas, jo komutācija, tas ir laikam lietvārds, kas apraksta kaut kādu darbību, un komutējami savukārt ir īpašība. Atkarībā no tā, vai mēs tur tādu vai šādu valodas formu izmantojam, var teikt dažādi. Ko nozīmē komutēt? Komutēt nozīmē nodarboties ar regulēšanu. Luksafors vai arī ceļu policists krustojumā arī ir komutators. Viņš dod komandas, kur un kā transportam būtu jādodās. Un komutācijas sakaru tīkli nepārraida datus vai to signālu maksimāli bezgalīgi iespējamā tālumā, cik jau tā vide atļauj to pārraidīt. Ja tā vide ir gaiss, tad cik tālu pa gaisu tas signāls iet. Ja tā vide ir vara vads, tad cik tālu pa vara vadu vai pa stikla vadu vai kā savādāk. Komutējumos sakaru tīklos informāciju tie tīkla punkti, jeb mezgli, pārraida no viena mezgla līdz otram mezglam. Tas būtu apmēram tā kā, ja jūs braucat ar divriteni pa Rīgas kvartāliem, un tad katrs krustojums, katrs luksafors, viss, ko viņš dara, viņš jums pasaka, kurā brīdī, kurā virzienā jūs varat doties nākamā kvartāla robežās. Tā, kad jūs to kvartālu esat nobraukuši, tad kārtējā krustojumā jums atkal pateiks, kur jūs drīkstat kādā virzienā braukt. Tad katrs tāds komutators atbild tikai pa vienu šo savu kopējo ceļa posmu. Tā nav pilna analoģija, jo jūs braucat ar divriteni, jūs vēl varat iespēju robežās izvēlēties, vai braukt taisni, vai griezties pa labi, vai braukt taisni, vai griezties pa kreisi. Tad tādos sakaru tīklos tas komutators jums pasaka ļoti stingri, kad brauksiet jūs tikai taisni, vai brauksiet jūs tikai pa labi. Jums nav citas izvēles. Jūs vienkārši tā kā pasta paciņa tiekat sūtīti bez savās izvēles iespējām, bez savas rīcības brīvības. Un šādiem komutējumiem sakaru tīkliem, viena no galvenajām problēmām, kas viņiem jārisina, ir kā pateikt katram tam slēdzim, vai komutatoram, vai maršrutētājam, tam tīkla mezglam, kurā virzienā tad to informācijas vienību pārraidīt. Jo tā, ka mēs pie tā pieķersimies, tā kā tajā papīra pasta gadījumā, jūs jau nesakat ceļu uz visām pasta nodaļām, kur tai vēstulē ir jāiet. Jūs pasakat savu paziņas adresi Īrijā, kādā tur adresē. Un tām pasta nodaļām pašām ir jāzina, uz kuru nākamo pasta nodaļu to vēstuli aizsūtīt, lai beigās viņš tur Īrijā, Kingsbury Street 25, to vēstuli varētu dabūt. Šie slēdži ir diezgan netriviāli. Viņos ir kaut kāda iekšēja sarežģītība iekšā. Viņiem jāzina, ko darīt, redzot tikai tās vēstules gala adresātu, kurai pasta nodaļai sūtīt.
Protams, nenotiek nekas ļauns, ja tā vēstule izkursē arī kaut kādas liekas līkumus. Galvenais, lai viņi tiek vispār saņemti un lai viņi tiek saņemti, kamēr jūsu adresāts nav miris. Un kamēr tā vēstule nav sabirzusi pīšļos. Ja mēs tagad precīzāk skatāmies, kā īsti šie sakaru tīkli tiek komutēti, tur atkal ir dažādas darbības. Jūs varat sākt ievērot tendenci, ka šis gals paliks arvien sarežģītāks, tur, kur ir tā komutācijas iespēja. Jo, kā jau es teicu, apraides sakaru tīklu galvenā labā īpašība ir tā, ka tie ir vienkārši. Un, ja tas apraides sakaru tīkls, tad īpašas apakšklasifikācijas vairs ieviest nav ko. Bet, ja tas ir kaut kā nebūtu komutējams, tad tur var piņķerēt un šķetināt, tur to detalizāciju arī dziļāk, jo, viņi nav tik vienkārši. Pirmais komutējuma sakaru tīklu veids, kas parādījās, ir līnijas komutācijas. Kas ir līnija, jums ir apmēram skaidrs. Ir elektrolīnijas un ir sakara līnijas. Kāpēc līnija komutācija parādījās viena no pirmajām, ir tas, ka līnijas komutēšana tiek izmantot telefonos. Arī mūsdienu telefonos, kur principā pārēj to sakarus digitalizētā veidā, viņi tik un tā strādā pēc līnijas komutācijas principa. Un līnijas komutācijas princips ir tāds, ka ja mums ir viens avots un viens mērķis, tad šis ir mans telefons un tas ir drauga telefons. Tad es ar to savu telefonu nodibinu sakaru līniju. Un vairumā gadījumu, ja vien mūsu abi divi telefoni nav pieslēgti vienai un tai pašai centrālai, un pat ne centrālai, vienai un tai pašai kaut kādai centrālas daļai, tad tā līnija, lai nodibinātos starp tiem mūsu telefoniem, iziet cauri vairākiem šiem komutatoriem, šiem līnijas mezgliem. Un tad, kad es to līniju nodibinu, šie līnijas mezgli savā iekšienē, tā teikt, atmiņā vai kā savādāk piezīmē, ka konkrēti šim komutatoram tā līnija no turienes uz turieni ir aizņemta, un šie slēdži tad zina, ka no turienes uz turieni ir izveidota līnija no mana telefona uz draugu telefonu. Gadījumā, ja drauga telefons ir aizņemts, viņš ir izveidojis līniju uz citu telefonu un sarunājās draugs ar citu kādu draugu, tad var būt tā, ka līnija ir aizņemta un atskan tas tur pī telefonam. Bet nav teikts, ka obligāti telefons ir aizņemts, tas otrs gals. Var arī būt tā, ka ir kāda nav brīvas līnijas starp šiem te komutatoriem, šiem mezgliem. Un arī tad es palieku gaidot. Un tā, ka tā līnija veiksmīgi ir izveidota caur dažādiem mezgliem, tad mēs abi divi ar draugu varam sūtīt signālus viens otram, tur sarunāties vai tur pīkstēt vai kā savādāk. Un tie dati kursē šurpu turpu pa šo mūsu izveidoto līniju. Un tajā brīdī, kad viens no mums pasaka, kad mēs to līniju gribam atbrīvot, tad visi šie līnijas slēdži atgriežas kaut kādā sākuma stāvoklī un tā līnija atbrīvot tiek citiem cilvēkiem. Tātad tas ir pirmais signālu pārraides veids, kur tika veikta komutēta signāla pārraide. Un tā līniju komutēšana ir tā, ka vienā tajā mezglā vienmēr ir vairākas kaut kādas ieejošās līnijas un vairākas izejošās līnijas. Un tajā brīdī, kad kāds no šiem klientiem grib izveidot līnijas savienojumu ar kādu citu, tad tā slēdža iekšienē viņš var izveidot savienojumu no vienas ieejas uz citu ieeju. Un tā problēma, kas tam mezglam ir jāatrisina, ir zināt, pēc kāda algoritma, pēc kādiem apsvērumiem, piemēram, es gribu šo zaļo līniju izveidot, kā viņam jāizvēlās šī līnija savienot ar šo līniju. Tad tas nav atkal triviāls process, tur ir iekšējai loģikai jābūt, lai zinātu, ka tik tiešām tas līnijas savienojums iziet cauri visiem tiem mezgliem un mēs no telefona līdz telefonam nonākam. Telefons ir vecs tehnoloģija, jo vairāk nekā 100 gadu pastāv, jo pirmais telefons tika prezentēts 876. gadā kaut kādā tur elektronikas izstādē. Un pirmie telefoni šīs līnijas veidoja ar cilvēku līdzdalību. Telefona centrālē bija operators, pareizāk sakot operatore, jo tajā laikā bija pietiekami liela šovinisti un bija diezgan skaidri zināms, ar kādām profesijām vīrieši strādā.
kādām profesijām strādā sievietes, un operatori bija sievietes. Un tajā brīdī, ka kāds gribēja izveidot šo līniju savienojumu kādu citu telefonu, tad pa priekšu viņš pacēla telefonu klausuli, viņam atbildēja operatore. Un tad godīgā balsī pateica tam operatoram, ka šo te telefonu līniju vajag savienot tur ar 3., 4., 5. vai 6. vai 25. Viņi tur paņēma tur attiecīgus tur kabeļu galus un štekerus, un tādus tā kā ir 5 mm štekeris austiņām. Tādi mūsdienās diezgan nav izplatīti. Profesionālai aparatūrai tāpatās tā kā datorās paužamies šie 2,5 mm štekeri, tikai daudzreiz lielāki 5 mm štekeri. Te viņi tur iesprauda tos vada galus no kaut kur no šejienes uz šejieni, un tā līnija tika izveidota. Nejautājiet man, kā viņi uzzināja, ka tā līnija ir jābeidz, vai tā operatori visu noklausījās, un tagad pateica sveiki, tad atvienoja, man nav īsti skaidrs. Skaidrs tas, ka tas process bija diezgan lēns, un jau dažus gadus pēc tam, jūs varat apskatīties, tad telefons 76. gads, un 89. gads, vairākus gadus pēc tam, Almons Strogers izveidoja mehānisku telefonu centrāli, kas tos savienojums no telefona uz telefonu taisa mehāniskā veidā. Vai jums vēl piedzīvojāt telefona aparātus ar ripu? Tā ripa, kad tika griezās, viņa taisīja sīkus izslēgumus telefonā. Tajā brīdī, kad ripa pagriezās, telefona līnijā bija mazs izslēgums, un kā labi zināms, kad ir izslēgums, tad strāva pieaug stipri vairāk. Un šādas strāvas pieaugums, tas mehāniskais telefona centrāli ar tur maziem magnētiņiem spēja saskaitīt, un uz katru tādu izslēgumu jūsu telefona aparātā uz to gripu, ka pagriezās, tie magnētiņi pagrieza šitādu suku uz priekšu pa vienu vienību. Uzgriezāt tur viennieku, viņš pagriezās pa vienu soli, uzgriezāt 2 reizes, tur klik noskanēja, viņš pagriezās 2 reizes. Un tādā veidā, tad atkarībā no tā, vai tur 1 vai tur 9 vai 10 vai cik tur tie tur sitieni bija, tad šitās centrālas aparāti pagriezās uz vajadzīgo vietu. Tur, protams, ir vēl lielāka sarežģītība bišķiņ, jo, protams, ja pirmais cipars ir 7, tad tas nozīmē, ka tas pagriež 7, tur vēl kaut kur tālāk jāizceļ, jo tā loģika tur tā netriviāla. Bet principā bija tā, cik reizes jūs to ripu griezāt, tik tālu tie soļu dzinēji aizgāja, un ar tādu savienojumu izveidoja. Un tas bija diezgan liela revolūcija. Tajā laikā, kad es 95. gadā kaut kur sāku strādāt Jeguma Hesā, tad šitādas centrālas ar tādiem soļu dzinējiem redzēja dabā, telefonu centrālē. Tā bija viena no vecākajām, kur nepārgāja vēl uz digitālu procesu, bet uz tranzistoru procesu, kur varēja redzēt, kā tas viss notiek. Tā savienojuma izveidošana nav triviāla, bet viņa ir, teiksim tā, algoritmiski atrisināma. Viena no lietām, kas jums jāņem vērā, ka tas nenotiek bezgalīgi ātri, tā līnijas izveidošana. Pat tad, kad jūs tur izmantojat kaut kādu mobilo telefonu, jums tur atskan tās signāls, un jūs tagad domājat, vai draugs tur nevar apakšbiksēs iekāpt, vai kas tur viņam pa problēmā. Patiesībā daļa no tā laika, kad jums tas izsaukuma signāls skan, tiek patērēt vienkārši priekš tam, lai vispār tas signāls nonāktu līdz jūsu draugam. Jūs to varat ļoti vienkārši pārbaudīt. No šejienes pazvanat blakus sēdētājiem uz mobilo telefonu un skatāties, kad jums sāk atskanāt signāls, un centrāli saka, ka draugs it kā jau sāk gaidīt, un kad patiesībā viņam sāk atskanēt signāls. Tas laiks aiziet līdz tās līnijas savienojuma nodibināšanai. Un tas princips ir apmēram tāds. Tad tikpat labi var būt arī mobilie telefoni vai arī fiksētie telefoni ar vara drātīm. Bet princips ir tāds, ka te mums ir tas avots, kas vēlās to savienojumu nodibināt, un otrā galā ir tas mūsu mērķis, ar kuru mēs gribam to savienojumu nodibināt. Un pirmais darbs, kas tiek izdarīts, jūs no tā sava avota, vai tas ir dators, vai tas ir telefons, vispirms izveidojat tikai vienu savienojumu pakāpi līdz tam tuvākajam komutatoram. Līdz tam komutatoram jūs esat tikuši. Tik tālu jums tā līnija ir, un tad jūs dodat tur vai ciparu komandas, vai tur tīkla pārtraukuma komandas,
lai tas savienojums tiktu nodibināts tālāk. Tālāk šeit var būt vairāki tie mezgli vai komutātori, kas to līniju nodibina. Nu, ja jums tuvāk ir tas jūsu mērķis, tad nav tik daudz, ja tālāk, tad garāki. Un to jūs arī varat labi pārbaudīt. Ja jums ir jau bijusi kāda saruna ar ārzemēm, tad jo fiziski tālāk jūs kaut kam zvanat, jo fiziski ilgāk tas arī notiek. Nu, un tad tikai pašās beigās, kad ir jau tuvu sanācis līdz tam jūsu mērķim, tam draugam tas savienojums, un tad tikai atkal ir tā pēdējā jūdze, tas savienojums no viņa tuvākās centrāles, no viņa tuvākā komutātora līdz viņam. Nu, un tur visur paiet zināms laiks, lai tā līniju nodibinātu. Tagad tas ir izdarīts, tad atskan beidzot pirmais sajūsmas spiedziens, vai halo, vai kas, vai nezinu, kā tur atbild, kad, nu, beidzot viņš jums var kaut ko atbildēt. Un tajā brīdī, kad jūs esat saņēmuši viņu atbildi, nu, tad tajā brīdī jūs beidzot varat sākt, nu, šo savu informāciju pārraidīt turp un atpakaļ. Nu, sadzīves gadījumā tās ir sadzīviskas sarunas. Ot tādā veidā. Un tātad līdz tam pirmajam sarunas brīdim, ot šeit, kur jūs sākat pārraidīt to informāciju turp un atpakaļ, tur paiet pietiekami liels laiks, lai šo savienojumu izveidotu. Un ja jums šī saruna ir ārprātīgi īsa, tikai sveiki vai labdien, lai nosūtītu īziņu tur bumbus spridzināt, nu tad lielākā daļa laika aiziet ot šeit, tajā savienojuma nodibināšanā. Viena no citām lietām ir tāda interesanta, ka mūsdienās tie komutātori ir gana nikni un interesanti. Viņi patiesībā pa vienu līniju spēj izdabūt daudz sarunas cauri. Tā līniju skaits, kuras mēs izmantojam telefona centrālēs, ir mazāks nekā būtu vajadzīgs, lai tā godīgi nodibinātu savienojumu mēs katrs ar katru. Un jautājums ir tāds, kā gan tas oranžais un tur melnais savienojums var iziet cauri pa vienu līniju, tur iet runa par multipleksēšanu. Tātad komutēšana ir lūk, šī satiksmes vadīšana. Jums komutātori vienkārši pasaka, kādā virzienā no kurienes uz kurieni jāiet. Bet šmaukšanās pa vienu līniju dabūt cauri gan melnu, gan oranžu sarunu, tā ir multipleksēšana. Un tātad multipleksēšana notiek sekojošā veidā. Viens no variantiem ir tāds, kā mēs sadalām to līnijas izmantošanas laiku daudzos mazos laika posmiņos, un vienā laika posmiņā katrā mēs pārraidam vienu kaut kādu sarunu, vienu līniju. Tā ir laika multipleksēšana. Otrs variants savukārt ir tāds, ko senos laikos izmantoja. Vai jūs no vidusskolas fizikas apmēram atceraties, kādā augstumā ir cilvēku balsis? Cilvēku balsis ir no kaut kādiem tur 400 herciem biškiņu uz leju līdz 4 kiloherciem, lai cilvēka balss pa telefonu pārraidīt pietiek. Ja jūs uzmanīgi ieklausaties, paklausieties, cik labi tiek pārraidīti līdzskaņi, kas ir ar asumiem. Tie līdzskaņi, kas ir asi, tiem ir augstas frekvences skaņas iekšā, tur c, s un tā tālāk. Paklausieties, jūs redzēt, ka līdzskaņi patiesībā tur nav, tur ir tikai patskaņi. Bet jūs no tiem patskaņiem protat, un pēc tām pauzēm, ko jūs nedzirdat, izreikināt, ka tas bija c, tas bija t, tas bija s, nu tas ir diezgan jau ar platu joslu, tas ir baltais troksnis, to labāk dzird. Tātad viens variants ir tāds, kad mēs tās sarunas sadalām daudzos mazos gabaliņos, un šad tad to mūsu sarunu pārraidam, un šad tad nepārraidam. Ja to dara pietiekami ātri, telefona centrālēm tie ir 16 kHz, tad mēs pārāk daudz to nepamanām. Un otrs variants ir tāds, ka to frekvenci, tos 4 kHz, ko telefona aparāts pārraida, ar īpašu frekvenču reizināšanu paceļ uz augstākām frekvencēm, jo pa to sakaru līniju, pa to vadu, var izbīdīt cauri arī megahertz. Megahertz ir 1000 reiz vairāk nekā kilohertzi. Un tad var arī būt tā, kad pa priekšu mūsu saruna tiek pārcelta citā frekvencē pa līniju un netraucē citai. Un pēc tam otrā galā atkal viņa ar filtru tiek atfiltrēta un nolikt atpakaļ pie tiem vidējiem 4 kHz, kas mums ir vajadzīgi, lai to balss atdzirdētu. Šitais variants tika izmantots senākos laikos, speciāli filtri tika izmantoti ar kondensatoriem, ar indukcijas spolēm, kur katrai bija sava tā frekvence uztaisīta.
un īpaši tur frekvenču jaucēji, ģeneratori un dešifratori. Mūsdienās digitālā pasaulē biežāk izmanto šo variantu. Bet savukārt, mūsdienās, kad pārraida gaismu, pa gaismas vadiem, ja pa stikla vadiem, tur savukārt bieži vien atkal izmanto šo frekvenču jaukšanu un vienkārši pa to pašu vadu dažādas krāsas gaismas signālus pārraida. Tātad, ja vien jums tas signāls, ko jūs gribat pārraidīt, nav ar augstu frekvenci, tā kā balss nav ar augstu frekvenci, tad šādā veidā var smaukties. Tātad 2 galvenie termini ir komutēšana, kas jums jāatcerās no šīs lekcijas, un multipleksēšana. Ja jūs to esat iemācījušies, tad jūs jau tipā Lattelekomā vai mobilajā telefonā vai kaut kur citur jau varat sākt strādāt. Jums tās pamatzināšanas jau šajā jomā ir. Ja mums ir tā laika multipleksēšana, latviešu terminoloģijā ir vēl tāda arī laikdalis multipleksēšana, tad princips ir tāds, ka mums tajā sakaru līnijā ir vienojušies par kaut kādu standartu, kā rāmi, kurā var pārraidīt kaut kādu signālu, kaut kādu informācijas bitiņu, vai nevar. Un to rāmi sauc pa freimiem. Un tie freimi parasti dalās ar 2, un bieži vien dalās ar 4 un ar 8. Un tas ir principā cikla garums, kad šīs multipleksētās līnijas sāk atkārtoties. Vienā freimā ir 64 sloti. Un tad atkal atkārtojas 64, tad atkal 64, tad atkal 64. Un tā interesantā lieta ir tāda, ka katrā tajā vienā slotā, tā ir tā virtuālā līnija, kur tas komutātors var smaukties. Viņa var būt aizpildīta ar signālu un informāciju, var arī nebūt aizpildīta. Ja tā līnija stāv lielākoties dīkā, tad tajā līnijā nav nekas vairāk kaut kādi sprakšķi, kas norāda šo te freimu sākumu un beigas. Ja tā līnija nav dīkā, tad ir visādi strallināšanas un šņākšanas un spiekšanas un citas lietas, kas tiek aizpildītas vienā konkrētā tajā slotā. Galvenā nelaime šādai te laikdalas multipleksēšanai ir tāda, ka viņa ir salīdzinoši sarežģīta, jo viņa ir labi jāsinhronizē. Jo šī te oranžā līnija, kas mums te kaut kur pienāk, tam signāli pareizā laikā jāpienāk, lai viņš tik tiešām iekrist iekšā šī freima sākumā. Un arī nākamajā reizē viņam ir freima sākumā, tam signālam jāparādās. Un nākamajā reizē, var sakot, visa tā līnija ir balstīta uz precīziem tikšķiem. Šitā virtuālā līnija, tas savienojums ir tūlīt pēc tikšķa, šitie savukārt tur ir tajā tikšķa, tur 3. vai 4. daļā un tā tālāk. Un, tā sinhronizēšana tā nav vienkārši. Un šādi uz freimiem bāzētas laikdalas multipleksēšanas, viņās ir precīzi pulksteņi tajās sistēmās, kas šos precīzos tikšķus saģenerē visās vajadzīgās vietās, lai tās sabīdes tiem signāliem varētu uztaisīt tādas, kā nākas. Un otra savukārt lieta ir tāda, ka tajā brīdī, kad es gribu savienojumu ar savu draugu uztaisīt, to oranžo līniju, nav jau vienmēr teikts, ka man būs brīvs tas 0. slots, to līdz pēc tikšķa. Iespējams, kad man ir brīvs 1. vai 2. vai kaut kāds cits slots. Līdz ar to tad jābūt tādai īpašai sistēmai, metodei, kā tā centrāli tie savienojumi zina, kad vienā gadījumā jāieliek 0. brīvajā slotā, 2. gadījumā 1. vai 2. vai 3. Jo, ja viņi to neprot darīt, tad šajā brīdī mums atkal ir mums ir līnija aizņemta. Ja tā centrāli prot atrast citu brīvu vietu, tad mums nav aizņemts signāls. Tad tas ir svarīgi saprast tai centrālai, vai viņa var izmantot citu vai nevar. Tad vispārīgā gadījumā ir tā, ka tā oranžā līnija var jebkurā brīvā slotā parādīties. Un vēl viena problēma tāda, ka ja nav nekāda saruna šajā līnijā, tad ir tikai tur tikšķi, bet tie tikšķi, protams, ir pietiekami ātri, ka viņi patiesībā, ja ausi klausītos, būtu kā šņākoņi vai kaut kas līdzīgs. Viņā nekāda informācija pārraidīta netiek. Visa šī sarežģītā sistēma paliek, jo tiem freimiem ir jāzina, kurā brīdī sākās, kurā brīdī beidzās. Tā visa mašinērija, tā teikt, strādā, bet viņi strādā tukšgaitā, un tās tukšgaitas izmaksas ir diezgan lielas. Tātad mēs beidzām pirmajā daļā ar līnijas komutācijas tīkliem. Un līnijas komutācija ir standarta variants, ko mēs daudz nesamelojoties varam iedomāties, ir telefons. Lai arī viņi ir digitalizēti, lai arī viņi ir mobilizēti, un viss kaut kas cits ar viņiem ir izdarīts, tik un tā viņa princips ir
palicis nemainīgs. Lai mēs telefonu varētu lietot, starp gala aparātiem, klientiem tiek izveidotas līnijas, vai nu viņas ir kārtīgas līnijas, vai arī šmalcoties ar multipleksēšanu. Tas ir cits jautājums, bet tiek izveidotas līnijas. Otrs jauns un skaists paņēmiens savukārt ir pakešu komutācija. Un pakešu komutācija arī ir tāda pati plūsmas vadīšana kā līnijas, tikai tas uzskats par to, kas ir plūsma, ir nedaudz cits. Pakešu komutācijā visa informācija, kas tiek pārraidīta pa tīklu, vienmēr ir ietērpta skaistās, attiecīgi noformētās datu paketēs. Un tās datu paketes dažādos tīklos var būt dažādas, bet viņu līdzīgā lieta ir tāda, ka dati sastāv no paketēm, un pakešu līdzīgā īpašība tāda, kad viņai ir kaut kāds iesākums, angļu valodā tas ir header, kurā ir kaut kādas pazīmes par to paketi. Galvenais, kas tur ir mērķa adrese norādīta katrā paketē. Un ja jūs sūtat vairākas paketes, tad visās paketēs norādīt jūsu mērķa adresi. Tur var būt arī kontrolas summa, visādi citādi informācija. Tad ir tie jūsu sūtāmie dati. Nu, vai nu tas ir jūsu ēpasts, vai nu tā ir tīmekļa lapas saturs, vai vēl kaut kas. Un dažos standartos, dažādos tīklos šai datu paketē var būt arī nobeigums. Un tas nobeigums var būt un var arī nebūt. Ir dažādi apsvērumi, kāpēc tas ir vajadzīgs un kāpēc tas nav vajadzīgs. Ja šeit sākumā nav pateikts, cik tā datu paketē datu daļa ir gara, tad, protams, nobeigums ir vajadzīgs, lai zinātu, ka šajā brīdī dati beidzās. Ja šeit iesākumā ir pateikts, cik tālu tā datu paketes daļa būs gara, tad, protams, nobeigums nav vajadzīgs. Tas jūsu komutātors, maršrutētājs spēj saskaidīt, tik informācijas bitiņas ir saskaidīt, tad šeit ir beigas. Un katra pakete ceļo nevis pa līniju, bet viņai ir noteikts maršruts. Pakete no mana datora uz drauga datoru ceļo pa sekojošu maršrutu. Un to maršrutu, protams, nosaka tie komutātori. Viņi zina, kā to datu paketī nomaršrutēt, lai viņi aiziet no vajadzīgās vietas uz vajadzīgo citu vietu. Un standarta procedūra, ar ko atšķirās pakešu komutācija no līniju komutācijas, ir tā, ka šīs datu paketes visbiežāk tiek īslaicīgi uzglabātas. Tad tas komutātors paņem vienu paketi, ielasa savā īslaicīgā atmiņā, un no šīs savas īslaicīgās atmiņas kopijas nosūta pa citu līniju atkal tālāk. Tātad, viņa ir nedaudz buferēta nepārtraukti tā datu pakete. Līnijā tas parasti tā nav. Un tātad pakešu komutācija, tad tāpatās ir vajadzīgi kaut kādi komutātoru mezgli, tikai atšķirība ir tāda, kad šādā pakešu komutācijā līnijas nav, jo nav izveidots nekāds savienojums, nav gaidīts uz brīvu līniju un tā tālāk. Vienkārši patvaļīgos laikos pa dažādajiem ienākošajām saitēm atnāk paketes, viņas tas mezglis maršrutētājs īslaicīgi pie sevis var izglabāt, un tad pēc kaut kādiem saviem apsvērumiem, pēc sava maršruta aprēķiniem, atkal nosūta pa citu līniju šīs paketes. Saņem paketi, nosūta, saņem paketi, nosūta, saņem paketi, nosūta. Un ja kādā līnijā paketes ir ik pa laikam mijās dažādas, tā kā šajā līnijā tur zaļās ar oranžo, tad vienu paketi viņš aizsūta uz šo maršrutu, citu paketi, kas pa to pašu līniju nāk, bet viņai ir cita mērķa adrese, viņš aizsūta pa citu maršrutu. Tad katrai paketei ir redzams, uz kurien viņai būtu jāiet, un tas maršrutētājs to arī izdara. Un multipleksēšana, izmantojot paketes pēc būtības, ir līdzīga kā līniju multipleksēšana. Tāpat tās ir kaut kādi freimi pieejami, kuros kaut kādas paketes var būt un var nebūt. Bet tas nav obligāti. Atkarībā no tā, kāda tīkla tiek izmantot, piemēram, ir tāds tīkls, ko izmanto valsts nozīmes datu pārraides tīklā, kur standarts saucās frame relay, tad frame relays. Tur tik tiešām katra datu pakete vai nu aizņem savu brīvo kaut kādu slotu, vai nu neaizņem. Bet, kā piemēram, mums nezinu vai labi zināms, bet mēs visi esam redzējuši Ethernet tīklus, kas ir tas pelēkais kabelis, ko mēs iespraužam savā datorā. Tur šādu freimu nav. Tur tik tiešām to datu paketi
jo tas ir apraides tīkls, kā mēs to sākumā mācījāmies. Jebkurā paketē, ja kāda iekārta dzird, ka tīkls šobrīd ir kluss, viņa šo paketi var ņemt un noraidīt. Un tad viņi tālāk, tie maršrutētāji izdomā, ko tālāk ar viņu darīt. Vai pārsūtīt no viena Ethernet tīkla uz citu tīklu, vai šī paša Ethernet tīkla ietvaros aizsūtīt vienkārši citam datoram. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir tā mērķa adrese. Un tad, lai tās paketes tādās zaļās, oranžās, melnās kaut kā nebūtu atšķirtu, tad skatās tie maršrutētāji uz to paketes iesākumu. Tur visam vajadzīgam jābūt parādītam. Un tad, ja tas iesākums rāda, ka adrese ir tur, tad aizsūta tur. Ja tas iesākums rāda, ka adrese ir cita, tad aizsūta citur. Un katru paketi atsevišķi nosūta pēc vajadzības. Un ja mēs iedziļinamies pakešu komutācijas tīklā, tad savukārt ir vēl viens apakštips šai pakešu komutācijai, kas saucās datagrammu tīkls. Un šis dziļais, detalizētais tips datagrammu tīkls patiesībā, kā mēs to vēlāk atklāsim, ir viens no izplatītākajiem. Un no vispārīgas pakešu komutācijas datagrammu tīkls atšķirās ar to, ka katra pakete tiek maršrutēta neatkarīgi viena no otras. Princips ir tāds, ja mans dators sūta pēc kārtas tur 125 paketes, tad tā Ethernet tīkla otrā galā tas rūteris, latviski sakot maršrutētājs, kas tās 125 paketes saņem, viņš katru reizi uz to paketi raugās kā no jauna piedzimis. Viņš katru reizi pa jaunu domā, ko ar šo paketi darīt, nav pilnīgi nekādas vēstures. Protams, jūs labi zinat, kad pa jums saka pasniedzējs, jūs izskaties tā kā no jauna piedzimuši, tad liekas, ka tas ir kaut kas slikts. Ka jūs no savas pieredzes nemācaties, ka jūs neko neatceraties, bet tai savukārt ir viena laba īpašība, jo tā labā īpašība ir tāda, ka, ja nedod Dievs kaut kas tajā maršrutā mainās, un tā maršrutētāja vietā ir cits maršrutētājs, viņi abi divi vienlīdz neiesaistīti uz šo paketi skatās. Viņiem nav nekādas tur vēlmes un vajadzības vai kas savādāks. Tad tā galvenā labā īpašība ir tāda, ka līnijās ir vēsture. Katrā mezgla punktā tas mezgla punkts zina, kādas līnijas viņš šobrīd ir izveidojis. Un ja kāds mezgla punkts tajā brīdī nojūk vēsture, un arī līnijas vairāk nav. Bet ja mēs paketes pārraidām pa vēsturi neinteresējoties, mēs apošņājam no viņu katru reizi no jauna un tur aplaizam un sagremojam un ko tur tie maršrutētāji viņu dara, es nezinu. Jo tad it kā tas liekas, kad muļķīgi viņš tā teikt nemācās pārāk daudz no savas iepriekšējās pieredzes, bet labā ziņa ir tāda, ka ja nedod Dievs tur kaut kas mainās un to nākamo paketi saņem pavisam cits maršrutētājs, viņš tikpat bezpersonis, ka to paketi apstrādā. Un mūsu pasaules globālajā tīmeklī tur kaut kas var pazust uz brīdi un kaut kas atjaunoties, un mēs to pat nemaz nepamanām, ka mums dažas paketes nāk pa vienu ceļu un dažas paketes pa citu ceļu. Tātad galvenais, kā jau arī jebkurā pakešu komutācijā, katrai paketei ir pilna mērķa adrese zināma, un tā teikt, ka mūsu vēstulītē tur ir aizsūtīts. Un resursi nekad netiek rezervēti pirms laika, kā tas ir līnija komutācijā, mums tur vajag brīvu līniju, lai mēs varētu to līniju norezervēt kaut kādai jaunai sarunai. Vienkārši pakete tiek saņemta, pakete tiek nosūtīta. Un datagrammu paketes līdz ar to tad tiek sūtīts bez jebkādas vēstures, un viņi balstās uz tā saucamo statistisko multipleksēšanu. Un tā statistiskā nozīmē to, ka ir kaut kāda varbūtība, cik bieži kaut kādā līnijā kaut kāda jauna datagramma, ja pakete tiek saņemta. Dzīvās līnijās viņas biežāk tiek saņemtas, netik dzīvās līnijās retāk. Mēs tās līnijas galā ieliekam tik lielu, tik resnu maršrutētāju, lai viņš ar 99,99% varbūtību visas paketes spētu noķert, sagremot, pārsūtīt tālāk. Ja tas nav ar kaut kādu 99,99% varbūtību, tad dažas paketes mums aiziet skurstenī. Vienkārši tas mūsu maršrutētājs viņas nespēja noķert, sagremot un padot tālāk. Par to mēs tad vēlāk atkal interesēsimies, kā ar to cīnīties, vai tas ir labi vai slikti. Bet galvenā lieta ir tāda, ka viss, ko mēs šādā veidā varam kaut kā nebūt rēķināt, ir varbūtība. Varbūtība, vai mums tas tīkls strādās vai nestrādās. Pilnīgas noteiktības, diemžēl, mums nav. Un tad kā izskatās datagrammu komutācija laikā? Tad datagrammu komutācijai, atšķirībā no līnijām, nav jāveido nekādas līnijas. Viens mezgls otram mezglam aizsūta paketi, šis mezgls to paketi uz laiku pie sevis nobuferē,
aizsūta uz nākamo mezglu. Tas mezglis viņu atkal pie sevis var kaut kur buferēt, viņam var tas prasīt kādu laiku un varbūt kādu nobīdi, viņš atkal aizsūta nākamo paketi. Bet, līnijas nekādas nav, ir vienkārši paketes, kas neatkarīgi no viena mezgla uz otru ceļo pa tīklu. Un, ja gadījumā sūta pēc kārtas šis avots vairākas paketes, tad kaut kāda neliela nobīdi no viena mezgla uz nākamo mezglu tās paketes tiek pārraidītas, ar kaut kādu nelielu laika nobīdi no šī mezgla uz šo mezglu tās paketes tiek pārraidītas. Bet katrs šis paketes ceļš principā pilnīgi neatkarīgs no iepriekšējās paketes ceļa. Ja nekas tajā sistēmā situācijā nemainās, protams, viņas ceļo ļoti līdzīgi. Bet, ja tajā brīdī kaut kas mainās, tad kaut kas mainās. Tātad ten vizualizācija parādīts, kā tā pakešu maršrutēšana varētu notikt. Tad veik, kur ir dažādi mezgli tajā tīklā, jūs redzat, ka tīkls nav triviāls. Ten ir dažādiem mezgliem dažādi interesanti savienojumi, un tāds arī internets izskatās. Un šis mezglis zina, ka šīs paketes, kas ir paredzētas tur oranžam datoram, ir jāsūta kaut kur šajā virzienā. Šis mezglis viss, ko zina, ja tā mērķa adrese ir šis dators, viņam jānosūta uz šo mezgli. Pa pārējo viņš aizmirst. Šis mezglis savukārt zina, ka ja tā ir oranžā pakete, viņa jānosūta uz šo mezgli. Viņš ir aizsūtījis šo mezgli un pa viņu aizmirst. Viņa problēma ir atrisināt. Šis mezglis savukārt zina, ka šī ir oranžā pakete paredzēta šim datoram, beidzot aizsūt to paketi tam datoram. Ja mums ir kāda cita savukārt dators, kas grib sūtīt tumši zilas paketes šim datoram, viņš aizsūta atkal šo vienu datagrammu, datu paketi līdz šī mezglam un aizmirst. Šis mezglis savukārt ir viltīgs. Viņš var sūtīt atkarībā no līniju noslodzes šo paketi vai nu šim mezglam 6. vai nu 5. Vienu paketi viņš var aizsūtīt 5., vienu paketi aizsūtīt 6. Un tālāk jau jūs labi redzat, ka paketes ceļo neatkarīgi. Tā, kas tika aizsūtīta 5. mezglam, aiziet uz šo 3. mezglu pa šo līniju, bet tā, kas bija sūtīta 7. vēl pa priekšu aiziet 6. No 6. uz 7. un no 7. uz 3. un tur atkal satiekās. Ja līniju garumi šiem savienojumiem ir diezgan dažādi, tad var būt tā, ka pa priekšu aizsūta paketi uz 6. mezglu un pēc tam aizsūta paketi uz 5. mezglu. Bet tā kā šeit ir vairāk iesaistītās personas, tad beigās var sanākt tā, ka tā pakete, kas šeit ceļu sāka pēdējā, šeit ierodās pirmā. Un tā, kas šeit sāka ceļu pirmā, tā ierodas pēdējā. Tāpēc, ka viņas gāja pa dažādiem ceļiem, vispārīgi runāt varētu teikt, ka garums ir dažāds, bet, ja iedziļinās, tad tur viņam vienkārši nobīdes var būt dažādas tajās iekārtās, cik ātri tas viss notiek. Un vēl interesants tīkls ir tāds, ka pa pakešu komutācijas tīklu mēs patiesībā varam taisīt virtuālas līnijas. Tad pakešu komutācijas tīklā līnijas kā tādas nepastāv. Ir tikai paketes, kuras vai nu kā datagrammas pilnīgi neatkarīgi, vai nu kā saistītas paketes tiek nosūtītas no viena mezgla uz otru, bet šajās paketēs mēs varam ielikt papildu ziņas, pateikt, ka šī pakete pieder tādai un tādai līnijai. Un tādā veidā taisa virtuālas līnijas un virtuāls tīklus uz šādām līnijām. Tad tā ir tāda interesanta viltība, kā pakešu komutācijas tīklā var ielikt līniju komutācijas tīkla īpašības. Un, ja salīdzina līniju komutācijas ar pakešu komutācijām, tad līniju komutācijas pirmkārt radās senāk, un tā līnija komutācija ir eksperimentāla zinātne, kas ir vairāk izpētīta. Un, viņas galvenā priekšrocība ir tāda, ka tajā līnijā garantēts joslas platums. Un joslas platums ir domāts platums frekvenču diagrammā. Jūs zināt, kas ir frekvenču diagramma? Frekvenču diagramma ir sekojoša. Uz vienas asas ir frekvence signālam, un frekvence tas ir signāla biežums laikā, uz otras asas ir amplitūda. Un tā josla, mums var būt kaut kāds signāls, kuram frekvence ir no 400 herciem līdz 4 kiloherciem. Tas ir šī signāla joslas platums no šīs vietas līdz šai vietai. Tas ir tas, kas tiek garantēts telefona līnijā. Ka jūs telefona līnijā varat pārraidīt savu balsi
sākot no 400 Hz līdz 4 kHz. Ja jūs kaut nedaudz interesējaties par audio aparatūru, tad zināt, ka tas ir diezgan maz. Audio aparatūrai aptuveni no 20 Hz līdz 20 kHz. Tad no 20 sitieniem sekundē līdz 20 000 sitieniem. Lūk, tātad tādai līnijai ir labi tas, ka mums ir garantijas. Un līnijai ir arī labums tāds, ka viņa ir vienkāršs modelis. Tas modelis, lai arī viņš ir datorizējies un virtualizējies dēļ multipleksēšanas, bet viņš palicis tāpat, kā bija pirms 100 gadiem normālos telefonu laikos. Mums ir skaidrs savienojums starp diviem gala punktiem, un mums tik tiešām, tā kā mēs tos signālus pārraidam, tad tā kā mēs viņus nosūtam, tā viņi tiek arī saņemti. Ir salīdzinoši vienkārši tā signāla pārsūtīšana, jo viņas pārsūta gandrīz vai tā kā parastu elektrību, vai tur ir tā elektrība, vai nu nav. Vienīgā nelaime ir tāda, ka, ja mums tas savienojums tiek izmantots uz īsu laiku, piemēram, mēs tikai dažus burtiņus gribam pārsūtīt, tad mums lielākais piņķeris aiziet nevis uz to burtiņu pārraidīšanu, bet gan uz savienojumu izveidi. Ja mums ir daudz īsi savienojumi, tad lielākā tiesa mums tā telefona centrāli nodarbojās nevis ar to dažu burtiņu pārsūtīšanu, bet ar savienojumu izveidošanu. Un, protams, kā jau es teicu, ja tur notiek multipleksēšana, tad tur ir diezgan liels piņķeris, kā sameklēt to brīvo vietu, kur to signālu var iepiņķerēt iekšā. Bet, paketei nav vajadzīgs tas iesākums headeris. Galvenā nelaime tā, kad mēs runājam pa telefonu, mums tā līnija ir izveidota, bet ja abos divos galos mēs abi klusējam, tad tā līnija tiek izmantot, lai pārraidītu pilnīgi neko klusumu. Un tas nav izdevīgs variants. Pārraidīt klusumu ir diezgan dārgi. Otra lieta ir tāda, ko jūs noteikti esat sastapušies, ka jums ik pa laikam varbūt aizņemta līnija. Un tā kā Haitas salās, tās bija Haitas salas vai kādas, kur bija tā zemestrīce lielā, vai kaut kas cits notiek tāds ekstraordinārs, un daudz cilvēku grib viens otru sazvanīt, zināt, vai viņiem visi kā nākas. Tad lielākoties telefona tīkls apstājās, jo telefona tīklā ir tā, vai nu tev ir normāls savienojums ar garantētu kvalitāti, vai nu savienojumu nav. Un tajā brīdī, kad daudz pēkšņi grib dabūt savienojumu, tad retam izredzētajiem ir savienojums ar garantētu kvalitāti, un visiem pārējiem ir vienkārši aizņemts signāls. Un vēl tad galvenā nelaime tā, ka katrā tajā telefona tīkla mezglā viņiem jāatcerās vēsture. Tajā brīdī, kad tie mezgli ir izveidojuši mūsu savienojumu, gadījumā, ja tur noraustās elektrība, gadījumā, ja tur vēl kaut kas. Ja tikai viens no tiem mezgliem kādu brīdi pēkšņi šo vēsturi aizmirst, tad mums visa līnija nobrūk. Un nav zināms, vai tur drauga telefons ir pie vainas vai kas savādāks. Un standarta nelaime, piemēram, mobilam telefonam ir braucot ar automašīnu, skaidrs, ka mums bāzes stacijas mainās tam telefonam, jo vienu brīdi ir viena bāzes stacija, tuvāk otru brīdi otru. To, protams, varētu pārbaudīt arī kājām ejot, bet tas ir daudz lēnāk. Bieži ir arī tā, ka jūs braucat ar mašīnu un tā saruna paliek sliktāk un pēkšņi pārtrūkst. Tas ir taisni tāpēc, ka tiem mezgliem ir jāatcerās iepriekšējā vēsture par to tur, un tajā brīdī, ka mums tā bāzes stacija nomainīsies, ja tur viņi speciāli kaut kā nesarunājas un nepārņem stafeti, tad tajā brīdī savienojums pazūd. Jo, ja tās vēstures nav, tad tie komutatori nezina arī par to, kādi savienojumi tur ir bijuši. Un līdz ar to, jo vairāk mums ir mezgli starp manu telefonu un drauga telefonu, jo lielāka varbūtība, ka katru brīdi viens no komutatoriem atsaka, un tad viss tīkls nobrūk, tā līnija mums pazūd tajā brīdī. Un pakešu komutācijai galvenā priekšrocība ir tā, ka viņa principā kopumā ņemot ir ātrāka nekā līniju komutācija. Otra lieta, kad pakešu komutācija daudz kļūdu noturīgāka. Tā kā jebkura datu pakete tiek pārsūtīta pa tīklu neatkarīgi viena no otras, tad gadījumā, ja mums vienu brīdi viens mezglis ir pazudis, tad tās, ja tie mezgli ir gana gudri, viņi var izdomāt apējas ceļu. Tad tie apējas ceļi tiek uztaisīti pilnīgi automātiski. Trešā lieta savukārt ir svarīga tāda, kad var paplašināt tos tīklus ļoti vienkārši. Mums vajag lielāku jaudu, mēs ieliekam vēl vienu mezglu, kas to jaudu kaut kā spēs sagremot. Ja mums pietrūkst ar vēl vienu, pieliekam vēl otru vai trešo. Jo katrs no viņiem strādā statistiskām metodēm.
Katrs var paķert to, ko viņš spēja paķert, un sagremot to, ko viņš spēja sagremot. Ja viņš nespēja, tad vai nokrīt zemē, vai paņem cits, tad ļoti vienkārši konvejers sanāk. Un galvenais trūkums ir tas, ka, protams, jums katrai datu paketei jānorāda viņas adrese. Viņas adrese, viņas jābuferē, un nav nekādas garantijas. Garantija tajā datagrammu pārraidē ir tikai ar zināmu varbūtību. Mēs varam garantēt, ka 9,9999% viss strādās kā nākas, bet mēs nekad nevaram garantēt 100%. Protams, ja jūs tā ļoti iedziļināties arī līniju komutācijā, nevar garantēt 100%, jo viņi vienkārši var sabrukt kaut kad, bet tās garantijas tā kā ir lielākas. Un tad, kā jau es teicu, principā var veidot arī apvienojumus. Kā jūs domājat, vai pakešu komutāciju var darbināt tīklu komutācijas tīklā? Var. Un vai var līniju komutācijas tīklu darbināt pakešu? Arī var. Patiesībā tie visi ir viens otru var izmantot. Tur ir katram savi plusi un mīnusi, bet tāpatās, kā mēs telefonu līnijas izmantojam datu pārādē, kaut vai tas pats Labtelekom DSL internets, viņš pa līnijām komutē paketes. Un tā, ka mēs savukārt taisam virtuālos privātos tīklus, mēs sūtam paketes, ar kurām mēs taisam virtuālas līnijas. Tad, principā, šo miksli var veidot ļoti labi. Un kā viens taisn no iespējām tiek izmantots, ka tādu miksli var uztaisīt. Un tagad vai varat pateikt, kas šis ir par tīklu? Parastais papīra tīkls, papīra vēstuļu tīkls. Vai tas ir apraides pirmkārt vai komutējams? Un ja komutējams, tad līniju komutācija notiek vai pakešu komutācija? Kāpēc jūs domājat, ka līnija? Ja es nosūtu 3 vēstules un iemetu viņas šajā paskastītē, vai viņas kaut kā nebūtu saistīti ceļo? Nav nekādas garantijas. Parasts papīra pasts ir tipiska pakeša komutācija. Ja es šeit iemetīšu 3 vēstules pēc kārtas, viņas katra ceļos neatkarīgi. Un ļoti iespējams, ka vienu es saņemšu 3. dienā un vienu es saņemšu 4. dienā, tāpēc, ka tur tajā pakeša komutācijā kaut kas mainījies. Un šitais savukārt, kas varētu būt pa komutāciju? Valožu pasts. Apraides tīkls tas noteikti nav. Man liekas, jā, ka tas ir tuvāks līniju komutācijai. Balodis zina savu līniju un viņš aizies tur. Un citi tīkli. Man liekas, ka šie divi ir līdzīgi, vai automašīnas kaut kādā nebūtu veidā ir saistītas viena ar otru. Mašīnas pilnīgi noteikti ir pakešu komutācija. Vilcieni, principā viņi arī iet kā paketes, bet vilcieniem ir tā saucamie maršruti. Un viņiem ir arī zināma līniju komutācija, ka konkrēts vilciens parasti iet pa konkrētu līniju. Un vilcieniem kārtība ir svarīga, tā kā tā varētu arī būt līniju komutācija. Un elektrotīkls, tā kā es ieslēdzu savu datoru barošanā, vai es tur komutēju paketes. Man liekas, ka šis ir tipisks apraides tīkls. Visi, kas viņam ir pieslēgti, visi saņem to, kas tiek raidīts. Ja man tā 50 Hz mainstrāla tiek atraidīta, tad visi, kas viņai pieslēgušies, viņu uztver. Elektrotīkls ir apraide. Un tikai ar to starpību, ka ne jau tiek pat gaisu raidīts, tas signāls tā strāva, bet pa vadu, tur, kur man vads ir, un visi, kas tam vadam ir pieslēgušies, visi viņi saņem, visi vienādi. Un arī tā tipiski ir daži ģeneratori, kas tā teikt raida to elektrību, un daudzi patērētāji, kas to elektrību uztver. Labi, tad es domāju, ka teorētisko daļu mēs varētu būt beiguši.